Labdien! Mani sauc Arnis Blumfelds. Esmu Erste Finance vadītājs. Ikdienā satieku dažādus cilvēkus un ambiciozus projektus. Tāpēc aicinu jūs iepazīties ar 4 pieredzes stāstiem ar 4 personībām biznesā jaunajā rubrikā Biznesa apetīte. Sveika, Līga! Sveiks! Kāda ir tā biznesa apetīte? Skaista. Interesanti. Iesim noskaidrot. Sveika, Līga! Sveiks! Sveiki, skatītāji! Prieks tevi redzēt rubrikā Biznesa apetīte. Un šodien izrunāsim par tavu uzņēmumu LaBrains, par to, kā tu esi šo ceļu sākusi, kas tev ir pavadījis un kur tu esi šobrīd. Tā skaitā arī apskatīsimies, vai pareizāk sakot, es ceru, ka tu pastāstīsi par to, kā ir veicies ar finanšu piesaisti, kā ir veicies ķīmijā un kā tu esi līdz šim visam nonākusi. Tāpēc varbūt sākam ar to, ka pastāstīji, kas tu esi? Es esmu tāds klasiskais pelnrašķīts stāsts, meitene no laukiem, 6 bērnu ģimene, vecākais bērns. Mamma ir liels atbalsts, vecmāmiņa man ir tāds, kas ir iedevis tādus pamatīgus apmācību pamatus. Tētis vienmēr man ir bijis klusais padomdevējs, bet nav sanācis mūžam dzīvot vienā ģimenē. Sanāca tā, ka esmu beigusi arī Rīgas 49. vidusskolu, ķīmijas bioloģijas klase, un tas ir tāds tā kā, man patika tā izpratne par lietu, dabu, organismā, jeb to apriti, man ir diezgan padevusies vienmēr. Un ķīmiju es aizgāju studēt uz Rīgas Tehnisko universitāti, teiksim tāpat, nekā varētu būt, ka likumsakarīgi, bet beigās sanāca nejauši, un tā iemesla dēļ, ka plānots bija iet uz mediķiem, bet tur pa vidam man bija eksāmenos, pat ne mediķu eksāmenā, bet bioloģijas eksāmenā viena lieta, ko es uzskatīju par milzīgu šmaukšanos no universitātes puses, un tad es savos 18 gados paziņoju, ka es ar tiem šmaukļiem nestrādāšu, man ir savu principu, un tad negāju. Dūra gādā pastāvējuši savējo. Tieši tā. Un tad es tādu lepni aizbraucu mājās uz laukiem pie mammas un paziņoju, kādas esmu, es ar tiem neiešu, un mamma pateica, man vienalga. Nē, tu iesi mācīties, un principā Tehniskā universitāte bija tas, kas jau bija vairs palicis, jo Latvijas universitātes eksāmeni bija beigušies. Tāds iespaidīgs sākums, tāds pats iztirzājums, un lūk, tu esi, un es allaž rubrikas viesiem vaicāju par to, ja būtu iespējams izvēlēties kādu superspēju, kas būtu tā, kuru tu izvēlētos, ko tu gribētu, lai tev piemītu? Opā. Opā. Nu, tu atceries, kā Gardai, kas bija viņas vislielākā superspēja, mēs lasām Sniega karalieni, viņas superspēja bija panākt, ka cilvēki un zvēri viņai palīdz. Tā ir? Es neesmu Garda, bet, manuprāt, tā varētu būt viena no lielākām superspējām, ka visi tev grib palīdzēt un neatsaka. Es saku tā, ka veiksme, ka tavs darbs arī atalgojās ar kaut kādu veiksmes kopsoli un tu redzi tos augļus, jo mēs esam dzīvē redzējuši un lasījuši dažādas biogrāfiskas stāstus, ka nevienmēr tas padodās, ka tomēr ir kaut kur tas liktenis. Nezinu, nesākšu vārdā, kā tas ir, bet kaut kur noteikts. Un jā, šī palīdzība no malas un atbalsts, pēdējā laikā es varētu teikt, ka es tiešām jūtu, vai mēs Latvijas sabiedrība, vai es vienkārši pati sāku apgrozīties vairāk tādā vidē, kur es redzu mazos uzņēmējus, kur es redzu tādas arī lielāku uzņēmumu pārstāvis, un tiešām kaut kā var just to vēlmi atbalstīt savējos, un ir cevišķi no to puses, kuri ir paši no nulles sākuši, tā kā no paši apakš, jo tad viņi tiešām saprot, cik tas ir grūti, ka tev nav bijis kaut kāds tēva atstāts kapitāls. Piemēram, tādi, manuprāt, Briti, kuri jau ir mantojuši šo kaut kādu savu devu un viņi uztur šo uzņēmumu, viņi nekad nespējas saprast, varbūt, kā tas ir pilnībā no nulles sisties cauri un cik tas ir sarežģīti. Un ja tev nav ne tur ietekmīgi draugi, ne tev tur ir kaut kādas finanses, tad tas ir, protams, daudz riskantāk. Savādāk. Un savādāk, jā, un ne visi varbūt arī to iztur. Un attiecīgi tie, kas ir izturējuši, var redzēt, ka viņi ļoti ir priecīgi un viņi vēlās tā kā veicināt šo te
nezinu, vidējā slāņa pieaugumu, attīstību un viņi redz par to, ka tas ir tas atalgojums viņam, tad ir tas prieks, ko viņš gūst, redzot šo te Latvijas iedzīvotāju attīstības kaut kādu virzienu, ka tu neesi pakārtots kādam lielam investoram, ka tomēr nav mums tā kā monopoli, bet ka mums jau ir tiešām tādi individuāli, vidēji tāda uzņēmēja darbība, jo tas ir tāds ļoti svarīgs solis, lai arī attīstītos cirkulārās ekonomikas virzienā. Tas ir, manuprāt, nepieciešams veidot daudz mazu uzņēmēju klāsteru, un tad mēs tiešām varam izveidot tādu ilgtspējīgu un jēgpilnu ekonomiku valstī. Es tev pilnībā piekrītu, man ļoti patīk, ka tu gan esi pamanījusi, gan arī atzīmē to, ka tieši mazie vidēji uzņēmumi sadarbojās savā starpā, atbalsta viens otru. Un es domāju, ka šeit iet runa gan sadarbības veidā, kā viens otram sniedz savus pakalpojumus un iespējams arī tirgo preces, bet tieši tas, ko es esmu pamanījis, kad uzņēmēji ļoti labprāt dalās ar savām idejām, ar saviem sasniegumiem, kā tu teici, ar prieku, kas ir radies sekmīgi biznesa rezultātā. Tā ir ļoti forša atziņa. Un, Klau, skola, ķīmija, nejauši, kā tu teici, ja? Tad kā tu nonāci līdz Labreins? Tā ir dabīga kosmētika, tas ir zināmā mērā īpašs nišas produkts. Es teiktu, tas pat ir ekskluzīvi, un tur jābūt ir pamatīgai drosmei, lai kaut ko tādu uzsāktu. Pastāst par šo. Tā, zini kā, kad ir citreiz tu esi spiests, tev ir vajadzība tāda, ka tev nav vairs varianti, un tas arī mans ceļš. Jo kosmētika tāda nebija tā, kas līdz tam ļoti pievērs uzmanību. Piemēram, mans kursa biedrenes lielākā daļa nelietoja vispār, jo viņas tā kā tu zini to ķīmisko vielu, tu neesi gatavs maksāt naudu un vēl pats to sev uzklāt uz sejas, jo tad tur ir jābūt diezgan, okei, ja. Vai es pareizi saprotu, ka tad sanāk, ka lielākā daļa patērētāju īsti neizprot to ķīmisko sastāvu un to, kas tajā tūbiņā ir iekšā? Ne tikai patērētāji. Kas vēl? Varbūt augstāk. Nē, ražotāji tad zina. Ražotāji zina, jā. Bet ir arī starpnieki dažādi un arī informācijas izplatītāji un tam UTT vienkārši. Es kā ražotājs zinu, kas ir manā produktā. Ja mēs runājam par tādu kosmētiku, tad Latvija, Ziemeļa Eiropa, pieņemsim, kas ir mūsējie ražotāji, visi ir cepuri, cik kārtas augstāki par lielajiem tur itāļiem, frančiem un spāņiem. Jo pie mums tiešām tā kā ir jauns uzņēmums vai ir dabisks kosmētika, tu domā par kvalitāti, tu domā par tādām lietām, kas lielajiem magnātiem īpaši nav vairs jādomā, viņiem ir savs patērētāju loks, viņiem ir savs kaut kāda brenda struktūra, uzbūve, visi tāpat uzskata, ja tu esi no Francijas, tu esi labākais. Un tev ir visu laiku tā kā jācīnās ar šādu lietu. Tas, kas ir Latvijas uzņēmējiem, tu esi kaut vai tā iemesla, lai spiests taisīt labu produktu, bet tu nekad nevarēsi pateikt, neviens nevarēs pateikt, kāda man ir eļļa nopirkt. Es, ja rakstīšu jojo bēļa, tad tā ir jojo bēļa, bet tā jojo bēļa labi var pierakstīt organiskas izcelsmes eļļa, tad tā kā, tas ir papildus klāt. Bet vai es to jojo bēļu, kad tīri tur rakstīts, es ņemu Lietuvā, Vācijā, Ķīnā, vai es pērku no Čīles, un tad ir tas, tā jau ir nianse. Tas ir viens, kā var neizprast. Otkārt ir lietas, kas saucās pilnīgi vienādi, bet apakšā tur ir dažādas izēvielas. Tāpat ir arī izēviela, kas ir viena, bet viņa var saukties 10 vārdos. Tā kā mēģina arī veidot šo vienoto struktūru, kā Eiropā drīkst saukt lietas, bet tāpat, ja kaut ko aizliedz vai pasaka, ka to limitē tikai līdz noteiktam procentam, jo augstāk tas ir ļoti jau kaitīgi. Tā kā mums jāņem mērā, kad mums ir kosmētikas regulē vielas, kurām ir pateikts noteiktais atļautais procentuālais apjoms. Arī, ja tad padomājiet, kāpēc, ja? Tas ir vidēji. Un līdz ar to, kad tas ir tāds noteikts, ir vielas, kuras ļoti labi strādā, bet, piemēram, pie 10%, tad tu redz uzreiz efektu. Un tad tas patērētājs grib, un ir tas pārdevējs, kurš zina, ka viņš iedos šo krēmu ar to 10% konkrēto vielu, viņam uzreiz tur būs balinošs efekts, tur smuki izskatīsies, pumpas nebūs, bet tas, ka tas ir kancerogēns, tas, ka tur ir vēl bīstams lietas, vai tas tur ilgtermiņā izraisa citas problēmas, tam pārdevējiem varbūt maz interesē. Patērētājs to nezina.
Un attiecīgi tad pārdevējs redz, ka viņš var nopārdot, viņš mēģina zem citiem vārdiem noslēpt. Nu, tagad tikā mazāk, bet tiklīdz ir kaut kāda viela, kas tā efektīvi nostrādā, tas... Sanāk, tā ir tāda nozares specifika. Nu, nē, nu to jau regulē, mums ir regulas, bet visu laiku tāpēc ir jābūt uzmanīgam, ja tev kaut ko piedāvā, tur, es nezinu, Ķīna, tur Amerika, piemēram, arī ļoti maz regulēti, ja mēs atšķiramies, un ir kaut kāds ļoti efektīvs produkts, kas strādā, nu, tad visdrīzāk tur ir iespējamas blaknes tev pēc 10-20 gadiem. Mazliet drāmu uzbūra arī. Nē, tā nav drāma. Realitāte. Jā. Tad šis nišas bizness, kas, kā es saprotu, ir diezgan sarežģīts, izaicinājumiem bagāts, bet tajā ceļā, kuru tu esi nogājis jau līdz šim, kas ir bijis tas pats sarežģītākais un kā tu to esi pārvarējis? Nu, kā sarežģītākais bija, pirmkārt, tāds daudzums izēvielas, tu apmulsti, tu nesaproti, ko darīt. Un tikt pāri, jo kāpēc arī daudz saka dabiskā kosmētika, piemēram, kāpēc tad jums ir tik dārgi? Nu, kur dabiskā kosmētika madara, ja? Bet madara jau ir liela, viņiem ir liela apjomi, viņi jau sen ražo, viņiem ir cits, tā kā viņi nepērk 1 kilogramu vielas, viņi jau tur sāk pirkt ar 25, piemēram. Vai tad ir tas nākamais, kā tad atšķirties, jo tas, ko es sāku darīt, es sapratu, kā nav tirgū. Un tirgū nav kosmētikas, kas ir piemērota problemātiskai apsārtušai ādai, vai man kā ir rozācija, kura darētu kā anti-agings, jo visas anti-aging kosmētikas tieši pastiprina šīs slimības, ādas problēmas. Tev liekas, ka tu nomāc efektu, bet pēc būtības tu pusgadu laikā ieiet dziļā purvā. Un attiecīgi nākamais jautājums ir, kā dabūt to dabisku visu, lai neiekristu pegu paradoksā, kas ir vēl viena lieta, plastmasa kosmētikā. Un tad izveidot šo te produktu dabisku un nealerģisku. Jo ļoti daudz dabiskās vielas tiešām ir ļoti kairinošas un uzreiz alerģiskas. Limonēns, linonols, tur piemēram ir tad šķīdinātāji, kas ir kā konservanti, kas tev kairina ādu, glikoli, benzoāti, nu tad standartā spirti. Un dabiskā kosmētika lielā pilnībā, principā visa, ir bāzēta uz šiem te šķīdinātājiem, konservantiem. Un tur vēl ir ētriskās eļļas, kas nāca arī ļoti daudziem patika, bet tas nedara šai jutīgai ādai. Bet, ja tu ņem viņus ārā, tad principā pirms 5 gadiem tev pat īsti vairs nebija no kā taisīt. Nu, tad tur tiešām paliek krējums un eļļa. Tagad mēs runājam, ir ļoti daudz biotehnoloģiski iegūtas vielas, ir ļoti zaļā ķīmija attīstās, un ja tu tiešām strādā, tu vari izveidot tādas receptes, kur tu izcel ārā visus šos iespējamos alergēnus, kas ir pēc jau augstu potenciālu, ka būs kaut kāds kairinājums. Šos te kairinātājus, jo pirms 5 gadi, kad es biju izstādē, kur ir izēvielas, tur apmēram 5% bija zaļā ķīmija, tad tagad 5%, šogad ir 5% sintētika un 95% ir zaļā ķīmija. Tad tas ir virziens, uz kur strādā, bet pārstrādāt receptes nav tik vienkārši. Produkta izstrāde tur ir 2-3 gadi. Nu, ja tu gribi tiešām būt pārliecību, ka tas ir labs, stabils, drošs produkts, dermatoloģiski notestēts, tad piefiksēts. Tas aizņem savu laiku un tiklīdz tu sasteigsi, nav iespējams, principā. Ja es izstrādāju kaut kādu produkta bāzi, es viņu lieku stabilitātes skapī, man viņu ir jānogaida noteikts laiks, lai es redzu, kas tur ir izveidojies, ir vai nav. Un kamēr es neesmu nogaidījis to laiks, pat netiek uz priekšu. Es varu likt tās bāzes paralēli, bet tam īsti nebūs jēga. Te jau, protams, veidojas prasmes un savas metodas, un kā to visu vērtē, un kā tu uzdzen šo te ātrumu un novērtēšanu. Bet ir savs, tāpat kā bērnam, 9 mēneši, tu īpaši agrāk viņu zemdēt mācīt negribēs, arī ilgāk nesāt. Tā kā līdz kaut kāds plus mīnus. Tad tas pirmais bija, kā atrast to atšķirīgo, lai nebūtu tā, jo man ļoti nepatika, man teikt, ka es kopēju. Es varu iedvesmoties, bet ne kopēt. Šis ir lielisks salīdzinājums. un tas ir tas, kas ir, manuprāt, svarīgi. Mēs jāražo ar tas, kā tirgū nav. Man ir daudzi nākuši un viņi saka, Līga, tur ir tādas ziepītes tam, vai tur ir tur kaut kāds gēliņš, vai tu nevari uztaisīt tādu. Un es saku,
kāda vēla pēc. Jo, ja tu zini, kur ir labas ziepes, kuras tev patīk, ja tur ir kaut kāds tīrīšanas gels vai kaut kāds kremiņš, nu, bet lieto to. Kāpēc, lai es kopētu, ja tas ir nopērkams tirgū? Nu, tas ir Ķīnā, varbūt mēģina kaut ko kopēt un taisīt lētāk, bet arī mēs neesam pārliecināti. Tad, manuprāt, ir jāražo tas, kā nav. Un ja mēs arī skatāmies tādā virzienā, tad var atrast šo te lielāku un lielāku pievienoto vērtību, kā attīstīties, un tas ir inovācijas un tehnoloģisko sniegumu pamatā, kad nevis, ka tu mēģini nokopēt, kas ir, tā kā nozakt ideju, bet tiešām izveidot kaut ko jaunu. Un tad tas bija mums tas sarežģītākais, kā neapjukt tajā milzīgajā piedāvājumā, izvēlēties saudzīgu, saprast kaut kādus principus, pie kuriem tu pieturies, un tad uz tiem strādāt. Tā galu galā mēs arī nokļuvām pie šīs dabiskās dermu kosmētikas, kas ir paredzēta jutīgām ādām, īpaši problemātiskām ādām. Un, teiksim, tā ir tāda ļoti pat nepatīkama niša, jo daudzi cilvēki, kuriem ir normāla āda, viņi saka, oi, tad man nevajag, jo tad man nav jutīga. Bet tas ir tā kā, ja tu brauc ar Opeli un saka, ka man nevajag ar Mercedesu braukt, jo tas ir, tā kā, tur ir viss izņemts ārā. Vai ir arī tādi cilvēki, kuriem ir problemātiska āda, un viņš jau ir emocionāli grūts patērētājs, jo viņam ir diskomforts. Viņš vēlās kaut kādu rezultātu. Sasniegums var būt uzreiz. Ja tā ir dāma, kur jau ir tāda vieda un izgājas cauri, tad viņa saprot, ka nav tāds burju zālīts. Tad viņa saprot, ka mums būs jāpavada kaut kāds laiks, metodiski. Mēs 2 mēnešu laikā jau noteikti redzam kaut kādus rezultātus, uzlabojam. Pat es, piemēram, izkāpu ārā no tā sava purva, kas bija 2 gadi, ļoti sarkana tūskaina āda, arī 2 gadi prasīja. Gada laikā tas bija tāds vidējs stāvoklis, un tad vēl gads bija, lai es tiešām noņemtu visas zemādas izmaiņas, cietumus, biezumus, lai dabūtu gludu tekstūru un varētu kaut kādā veidā būt apmierināts ar to, ka tev, nesatraukties par to, ka uzmetās pumpi, jo tev nav bail, ka atkal ies kaut kādā garajā stāstā. Garajā un trakajā stāstā. Jā. Šeit es prasīju tādu vienkāršu lietu, bet tev šis ceļš patiesībā laboratorija, zināšanas, cilvēki, tirgus izpēte, atrast savu nišu, tas tomēr ir tā, kā es teicu, tā drosme uzņemties. Un šeit tam visam pilnīgi noteikti ir vajadzīgs arī kāds kapitāls, kādas finanses. Un saki, kā bija pašā sākumā, lai šo te drosmi dabūtu? Tad kas bija tas, kas tev palīdzēja, un kur bija tā sakne? Kāda? Man šķiet, ka drosme, kā kapitāls, labi. Kapitāls, aiziesim pie kapitāla par drosmi runājot. Drosme, man visvairāk ir bail no tā, ka es neko neizdarīšu, tā, ka es baidīšos. Līdz ar to drosme ir... Tas atrisinājās ātri, ja? Tad vienkārši, kāda jēga tad ir dzīvot, ja tu baidīsies, tā nekā nav. Tad man drosme ne šajā jautājumā, bet drīzāk man būtu vajadzīga drosme, lai neko nedarītu. Bet attiecībā par kapitālu, te varbūt mēs varētu pastrīdēties, jo es uzskatu, ka kapitāls nav nauda. Nauda ir tas, ko mēs izsakām kapitāla vērtību un kur cik tu var liet. Kapitāls, manuprāt, ir dabas resurss, tas ir cilvēka resurss, tas ir ieguldījums, ko mēs varam tiešām izmantot. Un metāls, augs, tīrs gaiss, vide, koks un cilvēks, kas to visu dara. Nauda tā jau ir, tā kā, teiksim, starp barteru sistēmas lieta, ar ko tad tu it kā esi uzkrājis to kapitālu, kas ir diezgan tāda, mānīga schēma. Protams, mūsdienās mēs dzīvojam šajā situācijā, ka bez tā tu nevari un tu esi pakļauts. Nevar būt tā, ka tev ir tikai graudu apcirkšņi un tagad tu gaidi, kurš pie tevis atvedīs to govi un tu saki, es tev došu 30 maisas ar graudiem un tu man dosi 10 govis. Visdrīzāk mēs mainīsim pret naudu, tu turēsi to naudu un tad tu mainīsi pret to, ko tev vajag. Līdz ar to tas jautājums sākotnējs, ko tu vidināji par finansēm, tad es gribu teikt, ka viens ir, protams, tu plāno tās finanses, bet bez cilvēka resursa un bez šī te dabas resursa, kurš tev būs kaut kur pieejams, tas neko nedos. Un, manuprāt, ir jāsāk ar to, ka mēs apzināmies to sākotnējo vērtību. Pats kapitāls ir dabas kapitāls. Kā resurss patiesībā arī. Jā, tas arī ir dabas resursiem, bet dabas kapitāls tas ir resurss.
Nu, un tad finanses, kas ir naudas izteiksmē, nu, tas ir, protams, visi mani uzkrājumi, visi mani biznesa partners, Elīnas uzkrājumi, attiecīgi kredīti, tie ir kredīti bankas, aizdevumi, jā, Altums, Seps mūs arī diezgan finansē, aizdod naudu. Nu, un tad tā mēs arī ejam uz priekšu, vienkārši visu, kas ir, principā viss, kas mums ir, tas tiek likts uzņēmuma attīstībā, lai mēs tiktu ārā un izkāptu ārā no tāda Latvijas mēroga, jo, teiksim tā, ir ļoti sarežģīti būt Latvijā ražotāju uzņēmumam, ceļš, ka tu sāc, jo viss, ko tu dari, visas treniņš, visas prasības, visas vajadzīgās lietas, visi resursi, ko tu piegādā, tu trenējies tā kā vienmēr uz savējo, bet ja tu, piemēram, būtu Vācijā tev ir milzīgs apakšā patērētāju tīkls, tev ir diezgan labi atsijāt savu mērķa auditoriju un viņiem vēl ir citas pirktspēja. Šeit tu to visu dari, jā, tu to var spēlēties, ja tu esi liels tā kā uzņēmums, tu atnāc šeit izmēģināt kaut kādu taktiku, kur tu esi atvēlējis to summu, tas ir cits, bet ja tu sāc no nulles, tu viņu meklē, principā, un paralēli attīst ražošanu, nevis jau tu ražo un tad meklē taktiku par sarunu, es domāju, tieši tur PR vai mārketingu līdzekļiem, tad tas ir tāds diezgan, jā, finanšu atdeves jautājums diezgan liels. Ja mēs pakavējamies mazliet pie finansējuma, tu atzīmēji, ka bankas jūs finansē, Altuma programmas jūs izmantojat. Cik viegli vai sarežģīti bija tieši sākuma posmā saņemt finansējumu ārpus? Nu, Seps mums jau diezgan ilgi mēs ar viņu strādājam, tas nav sarežģīti, Altuma bija sarežģītāk kaut kur, es teikšu. Jā, bet vēl ir iespējams arī Eiropas Savienības, piemēram, projekti, kur mēs skatāmies. Nu, tas, kā man patīk, ja mēs varam uz zinātni piesaistīt, tas ir vairāk, kas man interesē. Visi šie zinātniskie pētījumi, dermatoloģiskais novērtējums, kaut kāda sadarbības projekta un to ietvaros, tad var vismaz mēģināt gan ieguldīt cilvēkā, tu var veikt gan šīs apmācības, gan arī tā kā nedaudz mācīties jaunas lietas, tā kā mēģināt, līdz ar to, piemēram, ja skaidrs tāda kosmētikas ķīmiķi, cik mums ir un cik viņi ir ilgi, un tad, ja tu sāc strādāt, tev ir viens, piemēram, tu pārējais stats mācās, un skaidrs, ka kamēr cilvēks mācās, viņš dara 5 reizes ilgāk. Ja tev ir projekts, un tu vari ielikt vēl to tā kā algu projektu ietveros, kur tu attīsti šo jauno metodu, tad ir forši. Ja tu to dari tikai no sava rēķina, bet bez tā tu nevari, tad jā, ir grūti. Tas ir mazāk forši. Nē, tas viss ir forši, bet tas gribās jau, ka tas ir izaudzis un ka tev tas nav tik sāpīgi katru dienu skatīties. Un tad kuru resursu tu šodien piegriezīs, lai tā kā iet uz priekšu? Ja tev būtu iespēja darīt kaut ko savādāk šī laika posmā, kamēr tu esi LaBrains, tad kas tas būtu? Nekas. Visu darīt tieši tāpat? Jā. Saprot, ir tā, ka kaut kad mēs runājām, kas man teica, ka tu nemāki atzīt savas kļūdas. Jā, tāpēc, ka es uzskatu, ka kļūda nav. Jo bez kļūdām tu nevari teikt uz priekšu un saprast, ka bija kļūda. Un tas ir vienīgais tāds mācīšanās process. Es uzskatu, ka kļūda ir tad, ja tu visu laiku atkārto vienu un to pašu. Tā kā viens un tas pats. Un cerēt uz citu rezultātu. Tad ir jā. Bet ja mēs runājam par kaut kādu jaunu, ka tu mēģini meklēt uz priekšu un tad maini metodi, nē. Tad jau tā nav kļūda, tā ir pieredze. Jā, tieši tā. Tā ir pieredze. Un lai kā varētu teikt, un mēs arī ar Elīnu runājam, tomēr neviens cits no malas, cik mēs esam runājuši ar konsultantiem, ar mārketinga aģentūrām, ar mārketinga cilvēkiem, ar dažādiem tur biznesa ieviesējiem Latvijā un ārvalstīs. Un tu katram dzirdi, ka viņam ir tas viņa stāsts, tā ir tā viņa pieredze, viņš ir mācījis, viņš ir visiem runājis, viņš ir kaut ko mēģinājis testējis, bet galu galā iznesis ir tikai tas cilvēks ar to savu vīziju, kas ir bijis, un viņš pie viņas ir turējies. Protams, tu klausies, un ir, ka tu vairāk vari pazaudēt naudas, vai tur netika veiksmīgi, varbūt tu saproti, ka tur varēja mazāk ieguldīties. Bet to tu saproti tagad. Ja tu nebūtu līdz tam to izdarījis, tev pietrūkt kaut kādas nianses. Un, teiksim tā, tas ir tāpat kā ar biznesa skolām. Tu vari iet un apmācīties ļoti labas biznesa skolas, tu zini kādas lekcijas, ko visu darīt, bet tad tu jau runās no teorijas.
Un to teorētiski, ja tu zini, ir ļoti daudz fiziķi, kas ir arī no atklājumi, kurus ir tieši atklājuši tie cilvēki, kuri strādājuši kā palīgi, kuri nezina tik labi fiziku, jo viņi nav ielikt struktūrā, no kuras viņi nevar izkāpt ārā. Ārpus kastes gadījumi. Jā, tieši šī ārpus kastes gadījumi varbūt arī kaut kā aiznes, jo, protams, tāda milzīga struktūra labāk nostrādā. Ja tev ir ļoti daudz finansējums, tu tā kā pēc grāmatas guldi, tev ir platforma, ko testēt un tā. Bet kā no otras puses, tu skaties arī oligarhi bankrotē. Nu, tad tas tiez vai ir tas vēl panākuma atslēga. Līga, saki, kādi ir LaBrains nākotnes plāni? Tu tikko atzīmēji, tātad jūs startējat eksportā, jums ir potenciāli pirmie līgumi, pirmie darījumi. Kā tu redzi tuvāko attīstību uzņēmumā? Tā es arī redzu, ka mēs ejam šobrīd uz eksportu ir Vācija. Mums ir ar Minheni noslēgta līguma, kur mēs tā kā gan mārketings, gan jau pārdošana iet. Tas ir tāds nākamais, kurš saprot, ka būs jābraukā, jāskatās, kā Vācija attīstās. Tad mums ir Grieķija, Itālija līgumi. Tāds pamazām darbs, ko es ceru, ka mēs kaut kā 2 gadu laikā varam nostabilizēt savu to klientu plūsmu. Bet, ja tā man prasa, tad es saku, ka man ir vēlme palīdzēt 20,000 sievietēm, kurām tiešām ir šī jutīgā vai problemātiskā kāda, vai vienkārši gribās ātri, ar mazāku laiku piepūli iegūt labu sejas izskatu tajā dienā, un ka tas ir man tāds pastāvīgās klientes. Un tas ir tas, kā mēs arī rēķinām visu to ražošanu, plus tad ir tā mainīgā daļa, kas tev mainās no tā nepastāvīgā klienta. Tā. Tu šobrīd runā par Latvijas, Baltijas tirgu jau vai par citām valstīm, kur jūs plānojat eksportu? Nē, tur, kur mēs šobrīd ejam kopā, jau ar eksportu. Tāpēc Latvijā neceru, ka būs 20,000 pastāvīgais klients. Tāpēc, ka sieviete, tas ir tāds, mēs neesam, tā kā mūsu, lai gan ir tā, jo mums ir lielāks iespējas tirgot ārvalstīs, mēs varam stabilāk izveidot naudas plūsmu, jo lielāks atlaides arī būs mūsu lojālajiem klientiem. To mēs veidojam, mums ir mūsu datu bāzes, mēs jau tagad piešķiram, mēs arī iesim uz priekšu, jo tas vienkārši automātiski, tik līdz ir lielāks naudas apriti, man ir vieglāk to izdarīt. Bet tāpat tas ir diezgan sarežģīti 20,000 Latvijā, jo mēs neesam tik lēts produkts, ja mēs skatāmies, piemēram, uz to konvenciālo plastmasas kosmētiku, kas ir visur, un cilvēki neizprot to sastāvu, viņš ir bet kur tur nāk no Itālijas, no Francijas vai no Spānijas kosmētika, viņi maksā 20 eiro tur tas krems. Tu viņam var teikt, ka īstenībā tam kremam pašizmaksā nav pat 10 centi, un tu vienkārši pērc plastmasu ar šķīdinātājiem un zied sev virsmu, un tā kā ar augstiem veselības riskiem nākotnē. Jo tiklīdz ir dabiskā kosmētika, mēs redzam, madara viņa ir stipri dārgāka. Ja te ir liela apjoma, tas ir cits, bet ja mēs runājam, ka mēs vēl izceļam ārā, ka mēs pielāgojam tieši problemātiskajā ādai, tā kā jutīgumu noņemt nost, tas nav lēts prieks. Tas tāpat kā ūdeni. Ja tu gribi tikt pie ūdens, cik tev tas maksā? Kā kurā vietā noteikti? Aizej uz depo, nopērc spaini, aizej līdz Daugavai, pasmēl, tev ir ūdens. Tad jautājums, ko darīs ar šo ūdeni? Tu viņu dzersi? Diez vai, tu gribēsi attīrīt, mazgāties tu gribētu noņemt nost, varbūt tās lapas, kas tur ir. Tad tev vajag nopirkt sietu, izliet caur sietu, tad tev ir ūdens, ar ko tu varētu mazgāties. Bet tad tu skaties, ka tur ir smiltis, tad tev vajag vēl viens smalkāks sieta. Tas būtu lakējuma mazgāšanai derīgs ūdens, bet vai tagad tu iesi augstāk, vārīsi tēju, dzersi. Tad tu gribi atkal attīrīt, tu gribi noņemt vēl kaut ko, un katra nākamā attīrīšanas kārta, ja mēs ejam uz tīrību, līdz kaut kādiem 80% ir diezgan lēti attīrīt. Tā kā atgūt, tos 20% piemaisījumi paliek. Ja mēs ejam uz tiem 99% tīrību, tā ģeometriskā progresija, tas ir ļoti dārgi. Tur jau nāk pakāpeniski dažādas metodas, ka tu aizēji tur reversās osmozes, ionizācijas, tur dažādas, kādām vajadzībām tev vajag, ko tu gribi darīt. Un tas ir tas ceļš, ko LaBrains iet. Jā. Tad mēs runājam par ļoti, ļoti augstas tīrības un tādas klases produktu. Ko, Līga, liels tev paldies par šo sarunu. Es ceru, ka tavu produkciju mēs ļoti ātri atradīsim daudzos lielos veikalos un veikalu ķēdēs. Jā, mēs esam.
gan Latvijā, gan arī pasaulē. Es tiešām novēlu izdošanos eksportā, atrast labus un uzticamus sadarbības partnerus, ar kuriem būs ļoti ilga un veiksmīga sadarbība. Paldies tev par sarunu un droši vien, ka noslēdzot mums ir jāpieskarās tām atziņām, kuras mēs šīs sarunas laikā esam izkristalizējuši vai saklausījuši no tevis. Viena no atziņām, kas bija jau mūsu sarunas pašā sākumā, bija tā, ka, ja kļūdu nav, tad uz priekšu netiec. Jeb pārfrāzējot, kļūda ir pieredze. Jā, no kļūdām mācās. Nu, tu veido savu metodu, savu stilu. Nu, teiksim tā ir tava iespēja gūt šo pieredzi un tā kā parādīt citā gaismā kaut ko. Un ar to mēs varam iedvesmot arī citus uzņēmējus. Nu jā, kļūda ir tad, ja tu dari visu laiku vienu to pašu, mēs tā kā runājam, ja tu kāp pa kāpnēm un tu katru dienu pakrīt uz otrā pakāpienu, tad tā varētu būt, ka ir kļūda. Bet, ja tu vienreiz esi pakrits vai pat otro reizi, bet tu trešo vairs nepakritīs, zinot, ka tur krīt, tad tā, manuprāt, tā nav bijusi kļūda. Vai ne? Pieredze. Tā kā mēs konstatējam, tā ir pieredze. Otra atziņa, kas mums ir izkristalizējusies šīs dienas sarunas gaitā, bija tā, ka svarīgākais starta kapitāls ir cilvēki, jeb cilvēku resursi, jo bez tiem nekādi. Piekritīsi? Jā. Jāsaprot arī, ka cilvēka resursi nebūs bez dabas resursi. Ja mums būs piesārņota vide, mums būs cilvēki ar sliktu veselību un atkal cilvēkam nebūs tā. Bet jā, protams, bez cilvēka resursu un komanda tas ir svarīgākais. Jo tu vari uzbūvēt milzīgu rūpnīcu ar modernāko tehnoloģiju, ar fantastiskākajām iekārtām, bet jau tev nebūs, kas pie tām strādā, tad attiecīgi tur arī mēs būsim matricā. Vai ne? Tieši tā. Un trešā atziņa, kas ir izkristalizējusies šīs dienas sarunas laikā, lai veicinātu cirkulāro ekonomiku, uzņēmumiem būtu jāapvienojās klasteros. Jā. Es visu laiku veicinu to, ka uzņēmumiem ir jāapvienojās, ir jāredz, kas kuram paliek pāri un kur viņi var spēj plānot kaut kādas plūsmas, kas vienam ir atkritums, otram tā ir izēviela, un tas ir jāattīsta. Un tas, ka mēs šobrīd tiekamies un attīstam viens otru padomu, tā kā konsultējam, ja sniedzam atbalstu, ka tai morāla, tas ir viens, bet ir jāveicina tiešām šī fiziskā taustāmā viela aprite, kas paliek vienam pāri, ko otrs var izmantot. Tāda ilgtspēja. Jā, manuprāt, ka tā pat nav vairs jau ilgtspēja, bet ka tā būs drīz vien tā kā nepieciešamība. Ņemot vērā pasaules resursus, atkal mēs esam atpakaļ. Atkal iet uz galvu, jā. Labi, Līga, liels tev paldies par šodienas interesanto sarunu. Es ceru, ka mūsu skatītājiem arī tā patika un bija aizraujoša. Un tāpēc tiekamies nākamajā Erste Finance rubrikas epizodē Biznesa apetīte.